Šodien gribējās sākt runāt un atvērt tādu diskusiju plašāku pašvaldībām tieši par mākslīgo intelektu. Jo, kā jau te prasīja aptaujā, vai mēs saprotam, izmuksim no viņa, neizmuksim. Patiesībā jau nekur neizmuksim. Viņš jau mūsdienās ir visur apkārt, šodien, tagad, te. Mēs viņu lietojam, un mēs jau īsti pat neaptveram, kas tas ir. Jo, tad šodien mēģināsim sākt diskutēt par to, kas tas tāds ir. Tad šodienas mans mērķis ir ievadīt šo te diskusiju un nedaudz tātad pacelt, lai mums rodās vairāk izpratne, jo tā liekas, ka tas ir tāds kaut kāds bubulis, kas tur stāv kaut kur stūrītī, un tagad nāks tie roboti un tagad vadīs pasauli un tad pārņems un apokalipse un visādas kādas tik neesam mēs vīzijas redzējuši un filmas un tā tālāk, bet praktiski tāda es uzliku arī definīciju, kas tad tas tāds ir. Tas jau ir tikai tas, kad mašīna var kaut ko paveikt tādu, kas tikai intelektam ir pa spējām. Kā to realizē un tās jomas, kur to realizē, tās jau visdažādākās. Un otrs fakts, liekas, tad tagad ir sācies. Šodien sākās, vai vakar sākās, vai kad tad sākās, un kur mēs esam šobrīd, un kur mēs iesim. Un tad es pameklēju internetu zīlēs, es te speciāli neliku avotu, jo principā šie fakti ir vispār zināmi fakti, un ja pameklēs kaut ko uz atslēgas vārdiem mākslīgā intelekta vēsture, tad jūs atradīsiet ļoti daudz šādas te laika skalas, bet būtiski tā tad ir tas sākuma punkts 50. gads. Tāds Turinga tests, kad patiesībā tad mēģina noteikt, kas tad aiz tām slēgtām durvīm ir. Tur ir mašīna vai cilvēks. Un tad sarunas veidā mēģina izskaitļot, un ja nevar izskaitļot, tad mašīna jau tur satur kaut kādu intelektu. Un iedomājieties, tas jau bija 50. gadā, un tas viss ir nācis līdz mūsdienām, un nav tā, ka vakar ir sācies, un tas ir kaut kas jauns, svešs, vienkārši šobrīd mēs esam gatavi vairāk par to runāt. Otrs, kas jāpiemina, 64. gads, kad sākās attīstība un pirmais chatbots. Tad šobrīd, man liekas, pilnīgi norma ir visās mājaslapās elektroniskie chatboti. Kā tad tās elementārās lietas jau var atbildēt dators. Un te chatbota attīstība jau arī iet uz priekšu, bet sākums jau ir tālajā 64. gadā. Un vēl viens, kas to gan es tā pa miglu atceros, bet tajā brīdī jau es tur biju pabeidzis vidusskolu, un tas brīdis 97. gadā, kad Kašperski uzvarēja šahā. Mašīna uzvarēja Kašperski, tad likās, wow, kā tad tas tā ir, un es pats arī ar šahu nodarbojos, un tas mums bija tajā brīdī tur interesanti, kā tad tā mašīna tagad ir, un tomēr mēs spēlējām pret tiem datoriem, pret datorprogrammām, un viņas nevarēja tik viegli uzvarēt. Jāsamazina līmenis, lai varētu mašīnu uzvarēt šahā. Līdz ar to tas intelekts, kas tiek ieguldīts, viņš jau ir diezgan spēcīgs. 64. gada chatbots. Diezgan saprātīgas atbildes. Ja esi noguris, ej atpūties. Tā kā tie chatboti, protams, šobrīd jau attīstās, bet tā vēsture ir, zināšanas ir, tā prakse, jāsaka, ka mēs lēnām ejam uz priekšu un sasniedzam kaut kādu jaunu kvalitāti, jaunus pielietojumus. Un ja paskatās tādas, šeit viņas sauc par mākslīgā intelekta ziemām, jeb tātad tie pagrimumi, kad cilvēki domāja, ka jau mums tas risināsies, un tas pirmais, tas ir GOFAI, tas ir good old, tātad vecais labais intelekts mākslīgais. Tātad viņš jau bija tajos, kā jau minēju, vēsture 60. gadi bija, bet tad pagrima tas viss, tad nāca otrā atmoda. Un praktiski 2000. gados ir trešā atmoda, un ja paskatāmies tos pielietojumus, kas ir tagad, viņi jau ir ļoti, ļoti daudz, un tā izaugsme ir tā tendence tāda, ka šobrīd ir visas prognozes un arī mana pārliecība, ka tas nekur nepazudīs. Kaut vai paskatāmies tās pašas autonomās mašīnas brauc. Mums ir šobrīd jau ne tikai chatboti, bet teksta ģeneratori un tā tālāk, kas dara daudz ko mūsu vietā. Mums ir
datu apstrāde, kas jau ir kaut kāda tā saucamā dziļā mašīnu mācīšanās, mums ir datu klāsterēšanas un vēl kaut kas ļoti daudzas jomas. Es šeit negribu nosaukt visas, jo tas jau arī saistīts ļoti daudz ar matemātiku, ar problēmu risināšanu, bet tie dzīves pielietojumi mums nāk virsū katru dienu un viņus vajag izmantot. Man pieņemsim patīk, kad, ja es eju uz kaut kādās ziņu lapās, sociālajos tīklos, man met ārā tās jaunākos, interesantākos, kas man interesē. Protams, ka tur ir algoritmi un mākslīgais intelekts. Tas man sagaidītu arī, ja es eju uz valsti, uz pašvaldību pakalpojumiem, es meklēju kaut ko, man jau jāsaka priekšā, ko man vajag no tās situācijas. Tad jāpārtrauc meklēt interneta dzīlēs, internetam ir jāpiedāvā man tas, ko man vajag, un tas ir diezgan viegli sasniedzams. Ja paskatāmies te Latvijā tie attīstības soļi, tad tos 10 gadus es tā pašķirstīju, ko mēs esam runājuši. No sākuma mēs sākām, ka mums vajag elektronizēt. Mēs nācām, teicām, reku jauns tur modulis, reku jaunu funkciju mēs risināsim, mēs ieliekam reku formas, vadīsim datus, uzkrāsim automātiski, to visu apstrādāsim, elektronizācija. Mēs izgājām šo elektronizācijas procesu. Ja atceramies, tātad tas viss bija jauni moduļi, jaunas lietojuma programmas, viesām iekšā pašvaldības strādāja. Otrais solis - automatizācija. Tad nāca pakalpojumi, automātiskie pakalpojumi. Šis solis, protams, ir jāturpina. Bez tā tur vispār nav attīstības. Mēs jau sagaidām, ka pakalpojumi notiek automātiski. Joprojām man bērni jāpiesaka ir brīvpusdienām, lai gan pašvaldības zina, cik man ir bērnu, kur viņi mācās un kāda izglītība un cik veci un tā tālāk, kur deklarēt. Kāpēc man jāiet ar iesniegumu? Protams, tur ir savi apsvērumi, bet es sagaidu, ka tie notiks automātiski. Nekas nebūs jādara, un tur nevajag nekādu mākslīgo intelektu. Tas ir stingri pamatot algoritmi, kas ir definēti likumdošanā, tur vienkārši viņi jārealizē viens pēc otra. Un trešais ir sarežģītiem uzdevumiem un automatizācija, kvalitātes uzlabošanai, palīgiem. Te jau ir skaidrs, ka tāds mākslīgais intelekts mūs neaizstās, vismaz es nebaidos. Neaizstās, nekādīgi nevar aizstāt cilvēkus. Mākslīgais intelekts var palīdzēt mums ikdienā, jo mēs esam tik, cik esam, resursi ir tik, cik ir. Sevišķi mazajā Latvijā mums ir jāizmanto šīs te spējas, lai celtu mūsu tautsaimniecību. Un arī piemēri, kā tas praktiski izskatās, un tātad tajā brīdī, es jau te minēju, tā elektronizācija, mēs sākām darīt elektroniski, kaut vai elementāri vairs papīra dokumenti nav, tātad ir Words, PDFs, kaut vai tas, ka mēs sūtam viņus apkārt elektroniski, arvien mazāk mums paliek šie te papīra dokumenti. Ir viņi, protams, ir droši vien pašvaldībās nāk vēl ar roku rakstītie dokumenti, bet, ja paskatāmies, tas apjoms jau tur ir stipri krities. Un tīri moduļi. Otrs atceramies, mēs te malām tur lietvedība, grāmatvedība, elektronizācija, automātiskā sasaiste, automātiskā maksājuma uzdevuma apstrāde, automātiskie rēķini, automātiskie dokumenti un tā tālāk. E-pakalpojuma automatizācija. Tātad es uzskatu, ka tas šobrīd ir pašsaprotami, par to nav jēgas runāt, tas ir vienkārši jādara. Tas ir jādara, tur ir. Tas atliek tikai dzīt uz priekšu. Un šobrīd tas, par ko gribās runāt, tas ir par šo te, kā tad to tagad, ja tas viss mums ir, kā to ielikt kaut kādā tur attīstības rāmī. Tātad, ko mēs gribētu panākt? Kad mums jau dokumentus sagatavo automātiski. Tātad nevis rakstam atbildes vēstuli, bet mums ir atbildes vēstules projekts. Nedrīkst būt tā, te jau arī tas, kā jārunā, kā varam pārstāvis Gatis minēja, jārunā par šo te likumdošanu, par normu ietvaru, kad jāsaprot, kur ir riski, kur nav riski, kādā brīdī var pieņemt šo te mākslīgo intelektu, kādā brīdī nevar pieņemt mākslīgo intelektu. Ja mākslīgais intelekts sāks spriest tiesu mūsu vietā, tas diez vai mēs tā gribēsim vai atbildēs iedzīvotājiem. Bet sagatavot, teikt priekšā vai to, kas ir uzrakstīts, nokontrolēt, pārbaudīt, kad parasti šādos gadījumos tā neatbild. Parasti šādos gadījumos, ja cilvēks raksta, tad mēs esam atbildējuši vēsturiski tā, un jums ir nobīdes no šiem te tekstiem. Šādu analīzi, lai pārbaudītu, izlasītu vēsturi, ko mēs darām tādos gadījumos, cilvēkam tas paprasīs nedēļas.
dienas, stundas, gadus, nezinu. Tātad atkarīgs no apjoma. Mākslīgais intelekts to var izdarīt ātri. Tas, kas ir kaut kādas transkripcijas, mēs gribam saņemt kaut kādu dabīgas valodas šo te pieeju. Šodien arī tāpēc droši vien te kolēģis no Tildes daudz runās, pastāstīs šo te pieeju, bet mēs gribam sākt saņemt pakalpojumus dabīgākās valodās un sniegt šo te visu. Mums nav jābūt operatoriem, kas pieraksta tekstu, runāto. To var automatizēt, vai arī pretēji mums jādod par sasniedzamību, pieejamību. Ir dažādi cilvēki, ir arī jābūt pakalpojumiem pieejamiem cilvēkiem, kam ir problēmas lasīt vai redzēt to, kas ir datoram. Un arī visādi citādi tur piemēri, kā mēs varētu pielietot šo te intelektu šeit un tagad. Un atbilde uz šo visu, kāpēc šobrīd. Tātad šeit es 4 punktus izvirzīju. Tātad pirmkārt dati. Mums ir elektroniski dati, tas, ko mēs esam visus gadus darījuši. Pašvaldību datubāzēs ir ļoti daudz datu. Ļoti daudz datu. Viņi sakrāti. Tātad datubāzes ir un jūs krājat, un tas ir normāli, un tā datu kvalitāte ir diezgan ok. Kāpēc viņi ir diezgan ok? Tāpēc, ka ir šīs te otrais solis integrācijas. Tajā brīdī, kad ir integrācijas, tie dati jau ir šķērs savienoti, un tā kvalitāte jau diezgan ir pārbaudīta, un tā dati ir diezgan tādi ticami. Jo tajā brīdī, ja tu esi tikai savadījis datus un neizmanto, tu viņiem nevar ticēt. Tajā brīdī, kad tos datus sāk izmantot un kāds viņus lieto, viņi ir ticami. Otrkārt, mums ir skaidļošanas jaudas. Mēs zinām, ka mūsu telefoni šobrīd ir jaudīgāki par kādreiz datoriekārtām, personālajiem datoriem. Tur šobrīd serveru jaudas un vispār šīs skaidļošanas jaudas ir diezgan lielas. Mēs par tām mazāk domājam. Protams, maksā tas viss, bet viņas ir pieejamas. Jā. Ir lielie skaitļošanas datu centri, lielijaudas datu centri, kur to visu var skaitļot. Otrkārt, mums ir pieredze. Kāda pieredze datu apstrādē, integrācijā, lēmumu pieņemšanā, elektroniskā vidē, tā tālāk. Mēs esam sakrājuši, un tas, kas ir šobrīd trūkstošais moments, kas man patīk, un arī tā man ir atvēris acis, briedums. Kas atvēra acis? Atvēra acis tas pats ChatGPT, ko visi izmanto. Tajā brīdī, kad tā tehnoloģija bija pieejama visiem, ir pieejama visiem, tajā brīdī, kad mēs katrs, nezinu, droši vien visiem bērni ir kādu mājas darbu izmantojuši. Es te mājās ar bērniem runāju, kā iet, kas. Es saku, jā, dabūju angļu valodā 7. par šito te mājas darbu. Uzrakstīts, saku, diezgan labi tad ir uzrakstīts, jā. Tātad, protams, izmanto. Mēs labi zinām, un tur jau jāatrod tas balans, tātad, cik izmantot un kā to pielietot. Šobrīd ir labi, ka tie bērni izmanto, viņi jau mūs pamācīs. Tātad ir jānoķer, protams, tiem bērniem jāmācās, bet es domāju, tas kā viņi vēl šobrīd lieto, tas ir tas ko mums var atnest, tas briedums. Šobrīd ChatGPT man arī ikdienā ir kā vēl viens sapulces dalībnieks, kā tāds validators, ja tu sēdi kabinetā un domā kaut kādas lietas, tu uzprasi viņam, viņa viedokli. Tātad, ja jēgpilni paprasa, tad tas viedoklis arī jēgpilns ir. Kā mēs zinām, jauno versiju ChatGPT 4. versija ir kodējis ChatGPT 3. versija. Tātad ir jau arī tā, kad viņš iet uz priekšu. Protams, viņš ir jāmāk pielietot, lai šitie mākslīgie intelekti, lai viņus jēgpilni izmantotu. Bet tas briedums šobrīd sabiedrībā viņš ir. Un par to visos galos runā, tad mēs arī šeit runājam. Jāpiemin par datiem, man te tādi piemēri ir. Tātad dati, kā piemērs pašvaldība, jau 3 gadus atpakaļ mēs runājām par datos balstītu lēmumu pieņemšanu. Šeit ir piemērs no pašvaldību datiem. Tātad, kā piemērs, kas mums pašvaldībai ir būtiski, lai sāktu izmantot dati. Viņi ir elektroniski, jo šobrīd vairākas pašvaldības viņus lieto arī tādu lēmumu pieņemšanai datu noliktavās, kur dati ir pieejami, apstrādājami, arī vizualizējami. Tātad tie ir iedzīvotāji, kas ir būtiski šādu lēmumu pieņemšanai. Tie ir izglītojamie, tātad tā ir mūsu nākotne, izglītība, bērni. Tas ir skolu attīstība, skolu tīklu attīstība, izglītības programma attīstība, kā tos lēmumus pieņemt.
Tie ir darījumi. Šeit es arī paņēmu piemēru no pašvaldībām pieejamiem datiem no tirgus vērtībām. Tātad darījumi, kas ir tāds vecais labais jautājums, kā celt šo te komercdarbības, komercvidi. Tad pašvaldības. Ko tad pašvaldības var darīt? Veicināt. Šis viens no indikatoriem, kā redzēt, kas tad ir noticis un kā sokās, ir ar nekustamā īpašuma darījumu skaitu. Tātad, kā tas attīstās, uz kurien virzās, lai lēmumu pieņemtu. Tie ir iedzīvotāji. Iedzīvotāji šeit ir piemērs no iedzīvotāja ienākuma nodokļa samaksas, kur iedzīvotāji dzīvo, uz kurien maksā, tie ir vidi dati, kas ir pieejami pašvaldībām. Nākamais solis, tātad likumsakarīgs. Ja pirmais solis mēs vācām datus, otrais datus apstrādājām elektroniski, tagad šie dati jāsāk apmācīt mākslīgajam intelektam. Tātad, ja mēs skatāmies uz šiem datiem, kādus mēs secinājumus izdarām, diezgan grūti meklēt likumsakarības un tā tālāk. Ja to iedod mašīnai darīt, tad mašīna droši vien to izdarīs. Un ko tālāk? Vajadzētu kādu reālu pilotprojektu, tātad darīt. Mans aicinājums šodienas ir sākt darīt. Ja kādam ir idejas, sēstamies, izvirzam vismaz mazu pilotprojektiņu un ejam ar veiksmes stāstu, ka tas strādā. Tas Latvijā velns par āvis strādā. Ja mēs nesāksim šodien, mēs atpaliekam no visiem, jo visā Eiropā visur jau dara. Tad, kolēģi, mans aicinājums sākam ar mazu un bija jāsāk vakar. Paldies. Es vēl paprasīju ChatGPT, ko varētu sākt darīt. To jau jebkurš var paprasīt. Kas ir tas pirmais? Tātad, kur to pielietot? ChatGPT saka, reku, tur 7 punkti. Kā varētu pielietot? Un diezgan jēgpilni atbild. Tātad, kā piemērs tur. Kā var pielietot sociālā dienesta darbā? Atbildes tur ir. Ja var izlasīt, tad diezgan labi var izlasīt, jā. Ko no šitā viss sāk darīt? Tad aizējam mājās, paprasam ChatGPT un nākam sēstamies pie galda. Mēs esam atvērti sarunām, lai sāktu. Paldies!